Veclaicenes aizsargājumu ainavu apvidus ir viena no teritorijām Latvijā, kas veidota, lai saglabātu šim Ziemeļvidzemes novadam raksturīgo ainavu un kultūru vēsturi, kā arī piedāvātu to baudīt ceļotājiem. Šobrīd Veclaicenes apkaimē ir izveidotas 4 dažāda garuma takas, kur dabas skaistumu baudīt gan kājām gājējiem, gan arī velotūristiem. Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājs stāsta, ceļotāju šajā pusē netrūkst. Šur brauc ģimenes ar bērniem, skolēni un ik viens, kam tuva daba. Šeit ir neizmantots potenciāls, un mēs gribētu parādīt šīs skaistās dabas ainavas, jo mums ir ļoti daudz ezeru apkārt, un tā būtu iespēja, kur baudīt gan dabu, gan klausīties putnu dziesmas un apskatīties dažādus aizsargājumos augus. Par šeit paveikto un ieguldīto turisma infrastruktūras sakārtošanā Alūksnes novads var teikt paldies vairākiem sadarbības partneriem. Tā skaitā arī dabas aizsardzības pārvaldē, kas Veclaicenes pusē īstenojusi daļu no vērienīga turisma infrastruktūras attīstības projekta. Lielu atbalstu ir snieguši partneri arī no Francijas, Vogēzu kluba, kas ir vecākā kājnieku turisma biedrība Austrumfrancijā. Veclaicenes pusē ar šīs biedrības atbalstu šobrīd ir marķētas vairākas kājnieku takas. Šī vieta mums iepatikās jau kopš pirmās reizes, kad šeit ieradāmies. Daba un reliefs šeit ir līdzīgs kā pie mums Vogēzu novadā, kur mēs esam jau izveidojuši pastaigu takas 20 000 kilometru garumā. Kājnieku turisma nozares attīstībā Veclaicenes pusē savu ārtavu sniedz arī Vidzemes augstskola. Turisma fakultātes studenti prakses ietvaros šeit ir strādājuši jau 2 gadus, kopīgi marķējot pastaigu takas. Augstskolas mācību spēki uzskata, šī vieta ir ļoti piemērota kājnieku turisma attīstībai. Tomēr, lai tas noritētu sekmīgāk, ir nepieciešams attīstīt sadarbību arī ar Igaunijas pusi. Nākamais etaps droši vien būtu šīs takas turpināt Igaunijas teritorijā, kas jau šobrīd arī tiek darīts. Varbūt pavērš uz otru pusīt, uz Dēliņkalnu pusi, jo arī šobrīd atrodoties Alūksnes augstienē, ir izbraukāts viss Latvijas augstienes, un atkal var pilnīgi droši apgalvot, ka šī ir viena no Latvijas ainaviskākām vietām, kur tiešām šī ainava parādās. Jo bieži vien, ir reliefs, ir ielejs, bet mēs ainavu neredzam, tāpēc, ka ainava ir ainavas nav, jo ir vienkārši koki, ir veģetācija, un mēs ejam pulpes graudu, bet graudu neapjaušam. Turisma nozares speciālisti atzīst, ceļotāju skaits, kas vēlas atpūsties svaigā gaisā un baudīt dabu, ar katru gadu aizvien pieaug. Tāpēc ir būtiski domāt par aizvien jaunu dabas taku izveidi un plašu kājām gājēju maršrutu tīklu attīstību Latvijā, kā arī ieviest vienotu pastaigu taku marķēšanas sistēmu. Šo taku, ko jūs varbūt redzat aiz mums, arī šī taka ir marķēta pēc franču metodikas, arī ar franču norādes zīmītēm, bet, diemžēl, varbūt tā problēma ir tāda, ka uz šīs takas ir 3 marķējuma sistēmas, kas varbūt mazliet traucē tam normālam ceļotājiem. Iespējams, viens no risinājumiem būtu izveidot atsevišķu organizāciju, kas uzņemtos atbildību par taku marķēšanu. Par šo jautājumu sarunas ar Vidzemes pašvaldībām jau tuvākajā laikā plāno uzsākt Vidzemes plānošanas reģions.